Labdien! Šodien ir pienākusi mums pieneņa sezona. Ir pienenes, gatavosim pieneņu vīnu. Lai pagatavotu pieneņu vīnu, mums nepieciešams spainis ar pienenēm, 12 litrīgs, 5 kg cukura, Bioferm Aromatika raugs 7 grami, 20 litri ūdens un barojošās vielas Poživka B no Bio Vini. Šo visu jūs varat iegādāties Dzirnavielā 7, mājas alus pagrabiņā. Tātad pastāstīšu par pieneņu vīnu. Pieneņu vīnam, lai izgatavot pieneņu vīnu, vajadzīgs ir tātad pieneņu galviņas. Pieneņu galviņas noteikti vajadzētu apgriezt un izmantot tikai ziedlapiņas. Tad, kad ziedlapiņas ir apgrieztas, no ziedlapiņas apliejam ar verdošu ūdeni. Ar verdošu ūdeni apliejot, mēs iegūstam tādu principu kā tēja aplietu, kurai mēs tātad pievienojam 2,5 kg cukuru un 2 tējkarotes citronskābi vai 3 dzīvus citronus izspiestu sulu. Tādu šķidrumu mēs noturam veselu diennakti, pēc tam nokāšam ziedlapiņas, šķidrumu salējam raudzēšanas traukā. Raudzēšanas traukam jābūt ir no 25 līdz 30 litriem tilpuma. Nākošā dienā mēs ņemam tās pašas pieneņu lapiņas, atkal apliejam ar verdošu ūdeni, pievienojam 2,5 kg cukura. Paturam vēlreiz diennakti, atkal nokāšam lapiņas, atkal šķidrumu, pievienojam raudzēšanas traukā. Pēc tam raudzēšanas traukā mēs pievienojam ar ūdeni atšķaidītu barības vielu Poživka B un raugu Aromatika no Bioferm 7 grami. Tātad iegūstam šķidrumu un šķidrumu pieliejam līdz 20 litriem. Liekam siltā vietā, istabas temperatūrā un raudzējam, ievietojot traukā hidroaizvaru, kurā ir ieliets ūdens. Raudzēšana notiek pusgadu līdz gadam. Tad mēs pārliejam šo visu pudelēs. Pirms pudeles pārliešanas mums vēl noteikti ir jāapstādina rūkšana. Rūkšanu mēs varam apstādināt ar kālija sorbātu. Tad, kad vīns būs saliets pudelēs, viņam būtu vēlams nostājoties vēl aptuveni 2 gadus. Tad vīns ir gatavs un iespējams šo vīnu baudīt. Tiekamies nākamajās video uzņēmumos, kuros radīsim turpmākās receptes.